Viļņas. Burtiski tikko atbraucu ar vilcienu uz Viļņu. Paņēmu taksi, aizbraucu līdz savam Airbnb un izkrāmēju ātri visas mantas un eju šobrīd uz Lidlu, kaut ko nopirkt vakariņām. Es ļoti gribu ēst. Es šodien strādāju, un es braucu 4 stundas vilcienā, un man ļoti gribas ēst. Tātad es tikko atnācu no Lidla. Es biju aizskrējis mājās, ātri noliku visas mantas, aizskrēju uz Lidlu, jo man ļoti gribas ēst un kaut kas ir jāpēd. Mazais Lidl hauls, sākumā jogurts, ko es paņēmu no mājām, kur es domāju ēst vilcienā, bet es viņu tā nepēdu, jo man gribējās kaut ko vairāk nekā jogurtu, un es zināju, ka no šīs īsti nepēdīšu, tāpēc es viņu pat nevēru vaļā. Un tad, kur es nopirku Lidlā? Sojas piens, kur Latvijā vairs vienkārši parasto nevar nopirkt, nezinu kāpēc, bet es dienu sojas pienu. Kaut kādas fake mini brokastu paustas. Vegāniski kartupeļu salāti. Es nedaudz skeptiski šo skatos, bet varbūt šis ir garšīgi, man vienkārši ļoti gribas ēst, un tad jau redzēs. Tad es nopirku veselu milzīgu klaipu ar maizi. Es domāju, man pietiks visai nedēļai. Es ceru, ka es viņu apēdīšu. Ieraudzīju kukurūzu buņģiņā, man likās, wow, kukurūzu. Ir pa laikam tā, ka sagribās vienkārši pēst kukurūzu, un varu no tā pēst. Tad es nopirku 2 ābolus un 2 šādus te pastēt veidīgos smēriņus, vegāniskos, abus 2 ar sīpoliem, ko smērēt uz maizes, jo es ļoti ātri ieskrēju šajā dzīvoklītī, es nepaskatījos, vai man ir pandas, vai katli, vai bļodis, vai vispār kaut kas. Es jau gribēju paspēt uz veikalu, jo es nebiju pārliecināta, līdz cikiem veikali šeit strādā. Pulkstens jau bija 9:30 kaut kur, un tad, tāpēc es paņēmu kaut kādas tādas lietas, kurām nevajag nekādu gatavošanu. Kaut ko var apēst ļoti ātri. Un tad jau izpētīšu, kas man šeit ir pieejams, un rīt aiziešu iepirkties jau normāli. Nu, ja ir pieejams kāds katls un panna, ko es vēl nezinu. Tad jau redzēs. Atkal es saku, tad jau redzēs. Tie, kas skatās manas video, kas ir redzējuši manas iepriekšējās video, es visu laiku saku, tad jau redzēs video beigās. Katru klipu es filmēju, un man ir tāds jau redzēs. Ko tas vispār nozīmē, Laura? Tā kā izdzēsiet šo no mana vārdu krājuma. Paldies, ka atnācāt uz manu TED Talk. Laiks pēst. Man nepatika iepriekšējais leņķis, kādā es filmēju. Es nezinu, vai šis ir labāk. Es ceru, ka šis ir labāk. Tātad es atradu kaut kādu šķīvi, dakšu un smērējumu un azīti. Ar šo visu komplektu gatavosim manas vakariņas. Kamēr es gatavoju, es izdomāju, ka es varētu iefilmēt video. Es ceru, ka mani dzird, centīšos mazāk taisīt rokšņus. Kamēr es gatavoju vakariņas, es varētu pastāstīt, ko es vispār šeit daru un kāpēc es esmu Viļņā. Tātad, ja nemaldos martā, bet varbūt es reāli kļūdos, mana skola, šodien es studēju Alberta koledžā, izsludināja pieteikšanos Erasmus projektam, BIP mobilitāte, kas ir būtībā pāris dienu nedēļas īsa tāda perioda laika mobilitāte, vai nu uz Igauniju, kas bija aprīlī laikam kaut kad, vai nu uz Lietuvu. Es izvēlējos Lietuvu, jo man vairāk piesaistītā tēma, kas tiks apspriesta, par ko mēs mācīsimies visu nedēļu. Es pieteicos un mani akceptēja, pieņēma, un tad šobrīd es esmu Erasmus projektā uz nedēļu Viļņā. Rīt došos uz savu pirmo dienu uz Viļņas biznesa koledžu. Mums būs apmācības. Šodien no rīta es vēl piecēlos, es biju darbā. Nostrādāju pāris savas stundiņas. Un pataisnām no darba gāju uz vilcienu. Es izdomāju, kāpēc gan neizmēģināt vilcienu uz Viļņu. Kopš viņa atklājas, tā neesmu viņu pamēģinājusi. Kaut gan man likās, ka ļoti forši būtu un ļoti gribējās, bet es to nebiju izdarījusi. Un tad šodien es to izdarīju un bija diezgan forši īstenībā. Iepriekš rezervēju arī vietu. Tev uzreiz ir vieta, nav tā, ka tu iesēdies un tad redzi, kā būs, tā būs. Nē, tev ir vieta. Un bija vieta pie loga. Bija diezgan daudz vietas un bija arī pieejama rozete un bija pieejams internets. Internets, lai gan līdz Lietuvas robežai tāds ļoti čābīgs bija, viņš īsti nestrādāja. Un arī mani mobilē dati nebija baigi pateicīgi, visu laiku slēdzās iekšā un ārā.
jau braucām cauri visādiem mežiem un pļavām. Bet tikko iebraucām Lietuvas robežā, vilciena Wi-Fi sāka strādāt diezgan labi, neteiktu, ka ideāli. Kaut ko Googlā meklējot, viņš diezgan lagoja, bet, pieņemsim, rakstot prezentāciju vai izmantojot Wordu online, diezgan labi strādāja. Diezgan apmierinoši, un tad visu ceļu uz Viļņu būtībā kādas 3 stundas no Lietuvas robežas. Tā var skaitīt, jo iepriekš es vienkārši čakarējos ar to internetu. Kādas 3 stundas vienkārši pildīju mājasdarbus, man ir ļoti daudz mājasdarbu īstenībā. Vajadzēs savienot šo te projektu ar mājasdarbu pildīšanu. Pildīju mājasdarbus, laiks paskrēja nemanot, taisīju prezentāciju un atbraucu uz Viļņu. Es domāju, ka es negribu čakarēties ar autobusu šodien, domāt, kā tur pirkt biļetes, es tā arī nebiju to paskatījusies. Un ar kājām līdz šim te dzīvoklītim, kurā es palieku, bija jāiet kādu stundu, man bija gan somiņi, gan čemodāns. Es domāju, ok. Izsaucu taksi, bija jābrauc gan 20 minūtes, un es samaksāju tikai 6,50, laikam. Es domāju, ka tas ir diezgan ok. Tā kā atbraucu ar taksi, noliku ātri visas mantas šeit, un gāju uz veikalu, es pat nepaskatījos, ja man ir trauki. Es nepaskatījos, uz cikiem strādā veikals, es vienkārši zināju, ka ir 9:30 un ir ļoti liela iespēja, ka veikals strādā līdz 10. Un tāpēc es vienkārši gribēju ātrāk tikt ārā no mājas. Un jā, Maksima, kas ir tepat netālu no mājām, strādā līdz 10. Lidl strādā līdz 11. Tā kā es domāju uz Lidlu, jo es zinu, ka tur ir visādi vegāniski produkti. Bieži vien vismaz Latvijā. Un jā, atkal uz Lidlu. Sapirkos, jūs redzējāt, ko es nopirku. Šobrīd taisu savas girl dinner vakariņas. Vakariņās būs saldskāba maize ar sīpolu pastēti, kartupeļu salāti un kukurūzu. This is my meal. I call this girl dinner. Girl dinner. Girl dinner. Gribu sēst. Es šiem pēdu tikai pusdienas darbā. Un tad pāris uz kodiņus pēc tam. Tā kā esmu ļoti izsalkusi un laižam ēst šīs te burvīgās vakariņas. Izlēmu pasēdēt tepatās, lai nesmērētu visus pārējos galdus. Tāpat šeit gatavošu, tāpēc es domāju arī pārēst šeit. Nu, ko pamēģināsim šos te kartupeļu salātus. Diemžēl nav sponsorēts by Lidl, bet nebūtu jau slikti, vai ne? Okay, ļoti sīpolīgi, smaržo tādai skābi sīpolīgi. Nu, labi. Vienkārši vārīt kartupeļi ar sīpoliem un etiķi. Tas, laikam, arī viss. Neteiktu, ka ir ļoti karšīgi un restorāna cienīgs ēdiens, bet kartupeļi diezgan garšīgi. Un es domāju, šis man vismaz šim vakaram pabaros kopā ar maizītēm un kukurūzu. Tā kā, es teiktu 4, 5 no 10. Nav ideāli, bet ēst var. Maizītes ar pastēti bija ļoti karšīgas, bet kukurūza gan ir diezgan nekaršīga. Es nezinu, tāda mīksta un miltēna un nepārāk. Salāti arī bija tīri, ok. Es jau diezgan pēdusi un pulkstens jau ir 10:46. Rīt jābūt skolā 10. Un līdz viņai jāiet kaut kādas 20-25 minūtes. Tā kā es domāju, drīz būs jāiet gulēt. Es gribu iet vēl dušā. Un nedaudz izkrāmēt čemodānu, vismaz saliku to, ko es rīt vilkšu, lai varu nedaudz ilgāk pagulēt, jo es ļoti noguris. Tā kā tā, laiks iet uz dušu. Labrīt, es nezinu, kas man tarās uz galvas, bet neskatīsimies uz to. Vakar biju dušā, gāju gulēt, jau ļoti nāca miegs. Un bija ļoti augsta, man, protams, ir ļoti augsta. Man ir krekls ar īsām piedraknēm un šortiņi, bet šausmīgi augsti. Man bija viena sega, tad es atradu skapī kaut kur izmētātas vēl 3 un gulēju zem 4 segām. Man tāpat bija augsti. Es ceru, ka šodien būs labāk, varbūt man bija augsti, tāpēc, ka bija slapi mati. Bet no rīta viņi jau ir izžūši un
un tāpat bija augsti. Es ceru, ka paliks labāk, jo nebija forši. Nebija ļoti traki, bet nebija beig forši. Šobrīd atrūstēsīšu brokas pārslas un skriešu ģēpties. Jāsdomā, ko vilkt, un iešu uz skolu ar kājām. Minūtes 20 kaut kur. Tā kā tā, brokastis, drēbes un laižam. Es apģērbos, ātri bišķīt uzkrāsojos, un tagad ir laiks ēst. Es paskatos pulkšnī, ka man jau būtu jāaiziet tagad vai pēc pāris minūtēm. Tā kā priekā. Tikko izgāju no dzīvoklīša, līdz skolā jāiet kāds 20 minūtes, un rāda, ka es būšu tieši laikā uz 9:55. Tas dos man pietiekami daudz laika atrast, kur iet. Koordinātors ir atsūtījis arī video, kā tikt iekšā ēkā un uz kādu auditoriju jāiet. Tā kā viss ir skaidrs, viss ir saprotams, un tagad tikai atliek aiziet un ieņemt labākās vietas, ja tāds būs palikušas, ja kāds nebūs atbraucis vēl ātrāk. Tikko bija 2 stundiņas gan iepazīšanās, gan ieslēgums lekcijai. Tagad ir 15 minūtes pauzīte, un es izdomāju aiziet uz kafīnu, pakaļ kafijai, nedaudz pastaigāties, izlaicīt kājas. Es gribēju paņemt kafiju jau iepriekš, bet negribēju kavēties, tāpēc negāju. Bet šobrīd ir bišķi vairāk kā 15 minūtes laika īstenībā, un aiziešu pēc kafijas. Pirmā diena koledžā ir beigusies, esmu atnākusi mājās, pulkstens ir 3. Sapazinos ar latviešu cilvēkiem no dažādām skolām. Bijām pārēst pusdienas kopā, parunājāmies, izvietājām WhatsApp grupu, sarunājām nedaudz vēlāk tikties centrā, pastaigāties, parunāties. Varētu būt ļoti jautri. Jā, šobrīd esmu mājās, uztaisīju tēju, paņēmu cepumiņas, ko man draugs iedeva līdzi braucienā, pasēdēšanās pie datora. Tomēr ir diezgan daudz mājas darbu, kuri būtu jāizpilda, un es izlēmu, ka varu apvienot gan vajadzīgo ar to, ko ļoti vēlos, kas vajadzīgais ir pildīt mājas darbus, un to, ko vēlos, braukt uz centru un pastaigāties un izbaudīt šo pilsētu. Tā kā uzlikšu nelielu laika limitu, pasēdēšu pie datora, kaut ko padarīšu skolas darbu ziņā, un tad jau skatīšos, kā tikt līdz centram, un braukušu nedaudz atpūsties. Nedaudz pasēdēju, parakstīju prezentāciju, kas ir jānodod trešdien un jāprezentē. Un tagad cauri kaut kādām mājām, cauri kaut kādiem pagalmiem es esmu ceļā uz kaut kādu autobusu. Laikam tas ir autobus, to mēs redzēsim. Un braukšu centra virzienā, skatīšos, kur satikšos ar pārējiem. Pietiks te počēt, jā. Es esmu mājās, pulkstens ir gandrīz 1 naktī. Nesen atnācām tikai atnācu pēc lekcijām mājās, jā, nedaudz pamācījos, uztaisīju prezentāciju un tad devos satikties ar pārējiem, gandrīz visiem latviešiem, kas ir projektā. Un tur mēs pasēdējām pāris vietiņās, arī tik daudz runājām, šausmīgi daudz rēcām, bija ļoti smieklīgi. Viss kaut kādus jokus un staigājām, skatījāmies pilsētu, vienkārši iepazinām viens otru un ļoti, ļoti forši pavadījām laiku, un tikai nesen atnācām mājās. Pulkstens ir jau gandrīz 1 naktī, un ir jāceļās no rīta uz lekcijām. Bet kopumā man diena ļoti patika, gan lekcijas, gan pēc lekciju iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem, un vispār ļoti jautri pavadījām laiku. Un ārā ir tik silts šeit, nav ne augsts, ne karsts, un nebija lietus, un tik forši pastaigājām pa pilsētu. Un ļoti patika. Bija arī tik tāds mierīgs vibes, un būtībā bija ļoti forši. Tagad ir laiks iet gulēt, lai pēc stundiņām, 7 celtos uz lekcijām. Es esmu pamodusies, uztaisīju savu brokastis, ātri saģērbos, sakrāsojos. Man ir
pāris minūtes, lai apēstu brokastu pārslas, un tad es tiekos ar latviešu meitenēm, kuras dzīvo ļoti tuvu man, un mēs ejam pakaļ kafijai un ejam kopā uz skolu. Tā kā ātri, šis ir jāpēta. Sataisījos un ļoti ātri izskrēju no mājas ārā. Outfit of the day, jūs viņu neredzat. Man nav milzīgi spoguļi, tā Airbnb, tikai maziņš toaletē, diezgan skumji. Bet esmu ceļā pie meitenēm, rīta kafija, noteikti nav brīvdiena, bet nav tālu no tā. Ir ok, man patīk atvaļinājums un Erasmus. Man liekas, tik ideāli iet kopā. Vienkārši. Man nav komentāru. Es vēl guļu, ka nevaru redzēt. Priekā! Zināšana tā, ja viņiem būtu. Atkal esmu visu dienu nostaigājuši. Šodien mēs pat nebijām mājās pēc skolas. Tad aizgājām paēst uz Ganbeju. Tad gājām staigāties. Tad mums vakarā bija mini tūre, kas beigās mums neizvērtās kā tūre. Tur vienkārši bija čalīs, kas pateica burtiski 3 vārdus. Un tas bija viss. Un tad mēs paši gājām staigāties. Sapazināmies ar portugāļu puišiem, ar ukraiņu grupu. Un parunājām, bija rītīgi forši. Veiktumš šis laikam neko neredzēsi. Parādījās bišķi gaisma. Sapazināmies ar tik daudz cilvēkiem. Rītā mums atkal ir lekcijas un izdomājām paši savu tripiņu uz traķiem. Jo bija plānots tā kā no koledžas, bet tad pēkšņi atcēlās kaut kas. Un izdomājām, ka brauksim paši ar CTB mašīnām. Pagaidām, cik es saprotu, jau 3 mašīnas plānojās. Tā kā redzēt, kā būs. Varbūt baigi jautri. Kaut kā tā. Tagad eju mājās, iešu dušā. Kā tikko ēdām. Mēs ēdām. Kaut ko bišķi ēdām. Varbūt kaut ko uzkodīšu, varbūt nē. Un tad jau jāiet gulēt. Un rītā pieceltos uz jaunu dienu koledžā. Labrīt. Eju ar maizītēm. Ja nepaspēju uztaisīt ne pārslas, neko mājās. Bišķi lēnāk šodien ceļās. Kā tas skanēja. Wow. Šodien bišķi vairāk gribējās gulēt un bišķi lēnāk visas tās darbības no rīta likās. Tāpēc es paņēmu vairāk laiku apģērbties, uzkrāsoties. Saņemties vispār. Šobrīd ejot kaut pretī latviešu meitenēm. Aiziesim pieņemsim kafiju un dosimies uz lekcijām. Šodien plāns pēc lekcijām ir paēst un braukt uz traķiem ar CTB. Tikai es domāju, ieķeršu pāris foršus kadriņus. Bet šobrīd jāpēr šīs maizītes, lai es neiztos pēc nenormālā. Jāpaņem kafija un jādodas uz lekcijām. Šodien mums būs kaut kāda studentu konference. Nebūs mūsu tā lektore, kas bija vakardien. Būs konferences ar citiem studentiem, un viņi ko stāstīs līdzīgā tēmā, tā kā varētu būt ļoti interesanti. Visa diena atkal ir nostaigāta, nobraukāta mašīnā. Gaisma mirst vai jāieslēdz. Nobraukāta mašīnā, nostaigāta. Mēs bijām traķos, izstaigājām nedaudz tur. Bija diezgan lietains, nopirkām ledusmēteļus Rimītī un staigājām ledusmēteļiem, tā kā izskatījāmies bišķi smieklīgi, tā kā turistiņi tādi. Bet bija forši, nemaz tik tā, ka neizlijām. Atbraucām atpakaļ, ja gājām nelielā tā kā kafēnīcā, bārā. Kaut kas līdzīgs aizītim miglā, tikai šeit. Kāds tur paēdi, kaut ko bišķi pasēdējām, tad es biju pie stūras, protams, mašīnā. Izvedāju meitenes pa mājām, sapratu, ka viņi ļoti grib ēst. Viss, ko šodien bija ēdas, bija 3 maizītes no rīta, ko jūs redzējāt. Un tad pusdienās mēs aizgājām uz tādu lokālo, tā kā vietiņu, tādu tā kā tradicionālu ēdienu, kaut kas tam līdzīgs, jo meitenes gribējuši tos cepelīnus, vai kā viņi saucās, es aizmirsu laikam cepelīni. Un es jaukšu bildīt, tā kā, ko es ēdu, jo tur nebija nekādu opciju man.
Un bija diezgan skumji. Un pēc tam es arī pēdu vīnogus un banānu. Un tagad esmu šausmīgi izsvalkusi, man nav garastāvokļu, un man viss tā kā liekas kaitinoši un skumji, un man gribas raudāt, tikai vajag pēst. Es biju Rimītī. Jā, kā es gribēju teikt, man paliek mašīnai laiks un kilometri, un es domāju, kāpēc, kad neaizbraukt uz veikalu ar mašīnu, kaut ko pēst. Es nopirku pēst un izmetu aplīti pilsētu, atbraucu mājās, nopirkojos, tikko pārģērbos un kaut kas ir ātri jāpēd un jāatgulēt, jo pulkstens jau ir ļoti vēls un atkal rīt jāatļauks ir agri. Ļoti gribas ēst un gulēt un paraudāt. Gadās. Šo es saucu par zviedru galdu, vai kā teiktu mūsdienīgi cilvēki. This is what I call Girl dinner! Šodien atkal bija grūti piecelties, bet es to izdarīju, man pamodināja draugs. Ļoti ātri pāēdu. Meitenes rakstīja, ka šodien nāks vēlāk, jo viņas nevar piecelties. Bet es esmu ceļā pēc kafijas un uz skolu. Iespējams, nedaudz kavējos, bet nekas traks. Skrienam. Iegāju pēc kafijas, ārā randumas karsti. Ir tās diezgan vērs laiciņš. Es ieraudzīs tikko vienu meiteni no mūsu kursa, kas iet pāri ielai. Smieklīgi. Nav karsti, bet tāpat ir diezgan sutīgs. Kādi 14 grādi, bet ir diezgan silts. Paņem kafiju un tādā normālā solītī dodos uz skolu. Kurš tieši laikā ceru, ka būs jau kādas labas vietas palikušas. Šodien mums ir paredzēts parastās lekcijas un pēc tam mums ir kultūras pasākums, kur no Lietuvas noteikti būs kaut kādas lietiņas, kā mums teica. Un tad arī pārējie varēja kaut ko sagatavot no savas valsts, tā kā atnest kaut kādu ēdienu vai kaut ko tradicionālu. Es, protams, neko nepaņēmu, bet es dzirdēju, ka meitenes no Latvijas kaut ko ir paņēmušas. Un man interesanti redzēt, kas būs no Lietuvas un ko citu tautu cilvēki ir atraduši. Tā kā varētu būt forša diena. Un vakarā bija plāns ar visiem Erasmus cilvēkiem un koordinatoriem doties kaut kur pilsētā, pasēdāt, konektoties, nezinu, savienoties, parunāties, baudīt pirms pēdējo vakaru, jo rītā daudz jābrauc projām. Un šodien pēdējā diena, kad var paspēt vēl parunāties un iet šod. Tā kā diena izskatās gara. Cerams, ka es dabūšu pārējais kaut ko normālu šodien, jo vakar bija diezgan slikti. Paņēmu līdzi ābolus un čeri tomātus. Man gadījumā, kādā brīdī man ļoti palika tā, ka man ļoti gribas ēst, tad mēs uz ruskodas, jo vakar tiešām nebija labi un tas izbojāja man garastāvokli un es tā cenšos vairs nedarīt. Tā kā man jau sāp roka filmēt, dodos uz skolu, uz lekcijām. Nevaru sagaidīt, ko lektori ir šodien mums sagatavojusi. Atnācu mājās un izdomāju, ka jāiet skriet uzreiz. Es gribēju iet skriet, un tad es sapratu, ka ja es neizdarīšu to tagad, tad es to neizdarīšu nekad. Kamēr esmu šeit. Pārģērbos, krekls, pidžamas un šorti. Man bija siltāks krekls ar garām rokām līdz sporta, bet ārā ir ļoti silts. Tā kā es domāju, es vilkšu šo kreklu un tad iešu gulēt tajā nedaudz siltākajā, jo naktī reāli ir augsti vēl joprojām. Viena nakts šeit. Es to izdarīšu un būs labi. Bet tā kā jā, es iešu šeit šajā un tad naktī uzvilkšu siltāku. Šobrīd vilkšu botas, tikko iesildījos, botas, austiņas, atslēgas un vismaz mazu skrējieniņu, vismaz bišķīti šeit vajag izdarīt. Vajag. Un tad jau darīšu visas pārējās lietas, ko es teicu, ka es darīšu. It was at this moment he knew. He fucked up. Es noskrēju 6 km, 250 ar intervāliem. Es nāks kilometru skrēju, 250 metrus gāju. Tās nāca kopā 6, 250. Bija plāns tā kā 5, un tā kā 4 skriet, 1 staigāt. Es kaut kur pa vidu pazaudēju atslēgas. Nācos skriet atpakaļ. Paldies Dievam, es viņas atradu. Jo uz zemes bija līdzīgas tā kā puķītes, tādā krāsā kā atslēgas. Un atslēgas ir dzeltenas.
ar pelēku. Un Zasolta bija tādas puķītas, dzeltenas, Zasolta ir pelēkas, man vienkārši paveicās, kas atrada tas laiks. Viņas nebija puķītās, bet viņas tikpat labi varēja būt, un es viņas varēju neatrast. Es noskriet vairāk, nekā gribējās. Atskrēju mājās, visas lapja, biju dušā, paēdu, nedaudz saliku mantas, apģērbos, uzkrāsojos, un tagad dodos uz pasākumu. Es nezinu, vai es minēju, bet mēs visi tiekamies bārā. Mums ir norzervēts milzīgs galds, es pieņemu, ka milzīgs, jo mums ir ļoti daudz cilvēki. Tā kā tuņu vilkšu apavus un došos uz centru. Es vēl nezinu, cieši ar kājām braukšu autobusu, iziešu ārā, pastīšos kāds laiks, un, jā, tad skatīšos, kā būs. Kaut kā jā, esmu būtībā gatava. All black, kā jau vienmēr. Un, jā, velku botas un dodos ārā. Tiekamies 8, bet es domāju, būšu bišķi vēlāk. Es nedomāju, ka visi būs tieši 8, tā kā nav ko skriet. Un kaut kā tā. Es nezinu, cik ilgi palikšu, jo man vēl jākrāmē čemodāns un jātīra Airbnb. Nu, es tas, ka jātīra, vienkārši jāpiekārtojas, jo rīt no rīta es jau mācos ārā. Tā kā darētu bišķi savākties. Bez skrējiens bija kreizīs, visi bija slapji. Vienkārši normāls lietus. Un uz krekla bija labi 2 mazas vietiņas, kur nebija ticis lietas, bet viss bija vienkārši slapšs, bija izmirkus un, jā, bija ļoti forši. Tā kā tagad vēl kapavus un dodos uz centru. Man sāp kājas nedaudz pēc skriešanas, bet tādas patīkamas sāpes, tāds, zini, nogrubiņš. Diezgan nice. Domāju, kaut gabaliņu paiešu ar kājām. It kā centrum ir pusstunda. Tehniski neliekas tik traki. Varbūt var arī aiziet līdz galam. Atkal gribas teikt, tad jau redzēs. Most important thing is the company, and you look like a good company to me. Cheers! Cheers! Labrīt, es nezinu, kurā brīdī es vakar beidzu filmēt, bet laikam tagad es biju sataisījusies. Aizgājām uz bāru. Nebija ļoti interesanti, jo visi dzēra, es nedzēru. Bet tāpēc parunāju ar pāris cilvēkiem, iepazinos ar 2 ukraiņu meitnēm, kas vispār nebija saistītas ar mūsu kompāniju. Parunāju ar vienu grupiņu, ar citu grupiņu, ar vieniem cilvēkiem, ar citiem cilvēkiem. Un tad kaut kur ap 12. Braucu kopā ar vienu pārīti uz mājām. Viņi sauc taksi, piedāvāja man arī braukt. Es domāju, nu labi, kāpēc gan ne? Aizbraucu līdz viņu mājām, kas ir būtībā 10 minūšu attālumā no manējām. Atnācu ar kājām, jo kamēr es tiku līdz bāram ārā šausmīgi gāzes, bija atkal visi slapji. Vakarā jau tikai smidzināju, bet tomēr bija nakts un, jā, iet vienai pašai. Sabiedēja mani. Es teikšu, šeit viena pati. Tad tas čalais viņš man sabiedēja un piedāvāja braukt ar viņu. Atbrauc mājās, sakrāmēju čemodānu, paēdu. Visu, ko es varēju apēst, tagad man palika apēst 2 maizītes un pusi jogurtu. Pārējos visu esmu izmetusi vai apēdusi. Un tad ir jādodās, sastāju mantas pie latviešu meitenēm, jo viņām Airbnb ir vēl vienu dienu. Manai izbeidzās pēc 3 stundām, tā kā atstāju mantas pie viņām, un tad jau mēs dodamies uz skolu. Kaut kā tā. Es ļoti negribu ēst, bet kaut kā šis ir nedaudz kaut vai jāies tūķi iekšu, un tad ir jāskrien. Labu apetīti! Iekšotbēgi, čemodāns, bruģis, pilna mute ar matiem, bet ir piekdiena, pēdējā diena Erasmusā. Let's go! Esmu tajā pie meitenēm no mantas, un tur mēs esam tajā uz skolu. Un tā sāp kājas vakardienas skrējienu. Foršs sajūtas. Gribu tā kā salikt rociņas iekšu virsū. Un tā kā 1, 2, 3 uz augšu. Tā kā 1, 2, 3. Visi. Damn. I think so. Projekts vēl tik ātri beidzās. Es esmu šokā. Savācām mantas, protams, bija pārēstis, kaut kur bijām, tik daudz, kur bijām. Nepaspēju pat visu pastāstīt nofilmēt. Esmu jau Rimītī, lai paņemt ātri ūdeni, un mēs skrienam uz autobusu, un that's it, braucu mājās, vienkārši šokā, ka projekts tik ātri ir beidzies, un viss. Jāparaud nedaudz. Kaut kā tā.